Nākamais latviešu teiciens – ko sēsi, to pļausi. Ja bērnā iesēs izpratni un saprašanu par dabas norisēm, tad, izaugot liels cilvēks, šīs sapratnes nezaudēs. Sandra Baltruka ir atradusi vienu ļoti interesantu dabai draudzīgu skolu Igaunijā. Jums tas ir jāredz. Mārkam ir 14 gadu, un viņš sapņo kļūt par futbolistu. Tāpēc, trenējoties sporta laukumā, viņam jāpavada daudzi darba dienu vakari. Tomēr tas igauņu zēnam netraucēja ikdienas mājās, piemēram, aplaistīt savas puķes. Tas tāpēc, ka rūpēties par apkārtējo vidi Marks iemācījies jau bērnībā. Braucot ar mašīnu, esmu redzējis, ka daudzi cilvēki izmet lielus atkritumu maisus, un tie vienkārši mētājas uz ceļa. Bet kāpēc, piemēram, mežam jābūt pilnam ar atkritumiem? Un Marks ir norūpējies arī par vides problēmām pasaulē. Es jūtos slikti, kad redzu, ka polārie lāči kļūst dzelteni, cilvēki nojauc putnu ligzdas un viņi mirst. Putna ligzda ir viņa māja, tāpat kā mums ir savas mājas. Tomēr mēs iznīcinām putnu mājas. Es domāju, ka ir svarīgi, lai viss būtu līdzsvarā. Lai iegūtu arī citas svarīgas zināšanas, Marks ikdienas dodas uz vietējo skolu. Šī skola atrodas Kurtna ciematiņā netālu no Tallinas, un rūpes par vidi ir pirmais, ko te vēlas iemācīt skolēniem. Tā kā rīts ir saulains, daudzi uz skolu dodas ar riteni, skrituļslidām vai citiem braucamajiem, bet visiem ierodoties skolā ikdienas jāpārvelk apavi, jo tā tomēr vieglāk skolu uzturēt kārtībā. Lai arī skola šeit Kurtna ciematā bijusi jau daudzus gadus, tagad skolēni tikuši pie pilnīgi jaunas, 3 reizes lielākas ēkas. Tādu būvēt nolēma vietējā pašvaldība. Galvenais mērķis visu uzcelt ilgspējīgu un iespējami energoefektīvu būvi, lai samazinātu pašvaldības izmaksas par skolā patērēto enerģiju. Pirmais, ko var pamanīt uzreiz, uz skolas jumta uzlikti saules kolektori. 40 megavatt-tundi. Pašlaik no saules baterijām iegūstam 40 megavatstundas enerģijas ūdens sildīšanai skolas vajadzībām. Ziemā gan vismaz 2 mēnešus saules baterijas neko daudz nedod, tāpēc tādu skolu ar silto ūdeni nodrošina vietējā katlu māja. Savukārt vasarā, kad saules enerģijas ir daudz, bet skolā mācības nenotiek, saražotā enerģija tiek nodota tīklā. Uz jumta izvietoti arī 4 saules paneļi elektrības ieguvēji. Lai arī šobrīd tie vēl nav pieslēgti pie sistēmas, tuvākajā laikā plānot saules paneļus izmantot kā mācību līdzekli fizikas stundās, lai skolēniem uzskatām parādītu, kā īsti saule var ražot elektrību. Tik saulainā dienā kā šī, saules kolektori gan ar silto ūdeni skolu nodrošina pilnībā. Un vislabāk to izjūt skolas pavārs, jo ēdienu viņas te uz vietas gatavo katru dienu. Man siltais ūdens ir visu laiku. Ja kādreiz centralizētajā ūdens apgādes sistēmā nav siltā ūdens, mums tas ir visu laiku. Ļoti labi, lai tikai saules būtu vairāk. Anne rūpējas par to, lai visi piegādātie produkti skolā būtu svaigi, un ikdienas skolēnu uzturā būtu arī dārzeņu un augļi. Mājās viņi visu laiku ēd hamburgerus, bet šeit nē. Mums nav bufetes, citādi bērni visu laiku pirktu tikai bulciņas. Mums ir siltas pusdienas, un viņi ir ļoti priecīgi. Skola ir apvienota arī ar bērnu dārzu un sporta centru, lai ēka tiktu maksimāli izmantota. Interesanti, ka uz nelielām koka būvēm, kur pašiem mazākajiem spēlēties laikā, kad ārā līst, aug velēna. Šis dabīgais jumta segums labi uzsūc mitrumu, saulainās dienās pasargā no sakaršanas un telpā palīdz uzturēt labu mikroklimatu. Skola ir celta izmantojot dabīgos materiālus, piemēram, akmeņus un koksni. Ēka ir ļoti labi nosiltināta. Ventilācijas sistēmas ir veidotas tā, ka siltums tiek ņemts no telpas, lai to iespējami maz vajadzētu kurināt. Mūsu skolas vīzija ir būt par mazu un pozitīvu lauku skolu. Un lauku skola nozīmē, ka tiešām esam videi draudzīgi un ar savu rīcību negatīvi neietekmējam dabu un arī cilvēkus.
affecting negatively. Tāpēc skolēniem te jau no 1. klases ir skaidrs, ka ar dabu jāmāk sadzīvot. Ja loodust peab ka sellepärast hoidma, et Daba jāsaudzē arī tāpēc, ka mežā aug dažādas vajadzīgas lietas, piemēram, puķes vai koki, un reizēm tās vajag. Ja tu dabu nesaudzēsi, tad viss novītīs, un tu pats mežā jutīsies slikti. seda loodust, siis kõik närtsib ära ja Miks on see oluline, et loodust hoida, sest Kāpēc dabu saudzēt ir tik būtiski? Jo daba tā taču esmu es pati, un es bez dabas nevaru iztikt. Tiesa, daba bez manis gan var iztikt, un ja cilvēks dabu nesaudzēs, tad galu galā mums šeit uz zemes nekā nebūs. Interesanti, ka skolai ir arī sava bišu saima, ko skolotāji apsaimnieko kopā ar skolēniem. Our slogan is honey lies in every blossom. Mūsu sauklis ir medus atrodams katrā ziedā. Tā kā visas bites sadarbojas, lai iegūtu medu, tāpat arī visiem skolēniem un skolotājiem ir jāsadarbojas, lai tiktu pie labiem rezultātiem. Tāpēc bites ir mūsu skolas piemērs perfektai sadarbībai. Skolā ir pat akvārijas, bet eksotiskas zivis šeit neatrast. Tas tāpēc, ka šī skola vēlas, lai bērni vispirms apgūtu, kādas zivis dzīvo Igaunijas upēs un ezeros. Visi zina zivtiņu no multfilmas Nemo vai Haizivis, bet varbūt daudzi nav redzējuši mūsu pašu zivis. Tāpēc mēs bērniem parādam vietējos savvaļas iemītniekus. Apjomīgākās karpas gan kļuvušas pārāk lielas skolas akvāriem, tāpēc drīz tās tiks ielaists atpakaļ kādā tuvējā upē. Un vienlaikus akvārijas kalpo par caurredzemu sienu, kura gaiteri savieno ar skolotāju istabu, lai skolēni vienmēr justu, ka pasniedzēji ir pieejami. Tā nav noslēpumaina vieta, kur rodas slepenas idejas, bet viss notiek skolēniem, sadarbojoties ar skolotājiem. Skolotāja istabā piekārts arī koka plāksnītes, uz kurām iegravēti skolotāju vārdi, lai jauniešiem uzreiz būtu redzams, kuri mācību spēki šodien ir skolā. Kad darba diena beigusies, plāksnīte atkal tiek apgriezta uz otru pusi. Leading by example. Tā jārāda piemērs. Citādi, ja tu tikai viņiem stāsti, ka auto vietā labāk braukt ar riteni vai skrituļslidām, un ja skolotāji nedara to, ko paši saka, tam nav nekādas jēgas. If the teacher doesn't do what he says, then there's no point. Tāpēc saulainās dienās skolas direktors pārvietojas ar skrituļslidām. Kopā ar savu topošo sievu Prīts mitinās šaurā vienistabas dzīvoklī kādā kokanamā Tallinā. Televizora vai radio te nav, jo Prīts uzskata, ka labāk brīvo laiku pavadīt vienam ar otru sarunājoties vai lasot grāmatas. Visi dzenas pēc amerikāņu sapņa. Viņi grib lielu māju, lielu mašīnu, visu visaugstākajā līmenī. Bet kas ir svarīgi, vēlāk šiem cilvēkiem iespējams kļūst ļoti, ļoti skumji. Prīts uzskata, ka cilvēkiem jāmaina domāšana un arī lielais, bet patiesībā nevajadzīgo lietu patēriņš. Parasti domā, ka viens cilvēks nevar neko izmainīt. Bet kā es esmu teicis arī saviem skolēniem, tā nav taisnība. Viens cilvēks patiesībā var kaut ko mainīt. Tāpēc Prīts ir gatavs rīkoties jau tagad un lielās pārmaiņas sākt ar sevi. Dzerot pašu salasītās zāļu tējas kādā pļavā, viņš sapņo par savu ekoloģisko saimniecību Igaunijas dienvidos.